runājot par sadarbību, augstākā padome bija ar mieru sadarboties tikai tādā gadījumā, ja pilsoņu kongress atzītu viņu par likumīgu Latvijas Republikas parlamentu un kā sabiedriska organizācija darbotos tās komisijās ar likumdošanas iniciatīvas tiesībām. Dabiski, ka šajos apstākļos objektīvi nevarēja veidoties nekādas sadarbības starp pilsoņu kongresu un augstāko padomu, un kongress no potenciāla partneri kļuva par traucēju. Tādēļ oficiāls kontrolētie lielie masu mēdī izvērsa bezprecedenta nomelnošanas kampaņu pret pilsoņu kongresu. Lūk, šie bija galvenie šķēršļi, kas traucēja pilsoņu kongresu un augstākās padomas sadarbību. Arī patreiz joprojām pilsoņu kongresu neatzīst augstāko padomu par likumīgu pagaidu parlamentu un ministra padomu par pagaidu valdību. Jo, kā jau teicu, un kā man vakar no Latvijas paziņoja, joprojām pilnībā nav atjaunot satversmes darbību, joprojām spēkā ir visi tie paši vecie padomu likumi, tā skaitā tā Kirkenšteina deklarācija par varu. Un joprojām augstākā padoma Latvijā neatjauno Latvijas Republikas pilsonību, bet grasās piešķirt to Latvijā iebraukušajiem. Pilsoņu kongresam totāls padomju propagandas ietekmē bieži vien pārmest, ka tas pats neko nedara, tikai traucē augstākās padomas darbību. Bez iepriekš minētajiem svarīgajiem dokumentiem, ko pilsoņu kongress ir pieņēmis savās tagad jau 7 sesijās, tas ir iecēlis savu izpildu orgānu Latvijas komiteju, kura līdzekļu trūkuma dēļ strādā praktiski sabiedriskā kārtā, tomēr ir spējusi diezgan daudz ko veikt. Pilsoņu kongress uz savām sesijām sanāk reizi 3 mēnešos. Pilsoņu kongresa delegātiem netiek maksāts nekāds atalgojums. Viena kongresa sesija vidēji izmaksā aptuveni 1500 rubļu. Augstākā padomē turklāt patstāvīgi strādā 200 deputāti un aptuveni 500 aparātu darbinieki. Visi viņi saņem labu atalgojumu, kas kopā ar citiem izdevumiem augstākās padomas uzturēšanai izmaksā miljonus. Latvijas komitejā kopā ņemot ar tehniskajiem darbiniekiem patstāvīgi strādā daži 10 cilvēki. Kopā ar atalgojumu darbiniekiem tā mēnesī tērē vidēji 5 līdz 6 tūkstoši rubļus. Ministra padoma un tās struktūra vienībās strādā tūkstošiem cilvēku. Tas viss izmaksā fantastiskas summas, kur tad vēl tehniskais un telpu nodrošinājums. Augstākās padomas un ministra padomas rīcībā ir neskaitāmas ēkas Rīgas centrā, tā skaitā Saeimas nams, Tiesu pils, Beņāmiņa vasarnīca Jūrmalā, kur tad vēl automašīnas, tipogrāfijas un vispārējais. Pilsoņu kongresa un Latvijas komitejas rīcībā ir 2 nelielas telpas Brīvības un Senču ielas stūrī. Tur Latvijas laikā ir bijusi kāda neliela bodība. Šīs telpas mēs īrējam privātā ceļā, jo līdz šim neskatoties uz mūsu vairāk kārtējiem lūgumiem, ne ministra padoma, ne Rīgas pilsētas izpildu komiteja nav uzskatījusi par nepieciešamu pilsoņu kongresam kaut kādā veidā palīdzēt. Faktiski salīdzinot iztērētos līdzekļus un tehniskās iespējas, Latvijas komitejas liederības koeficients ir augstāks par ministru padomu. Tam iemesls varbūt ir arī tas, ka Latvijas komitejā darbojās pārsvarā jauni cilvēki. Tā piemēram, iekšlietu komisijas vadītājs Jānis Strauma, 28 gadi. Tautsaimniecības komisijas vadītājs Roberts Zīle, 33 gadi. Pilsoņu kongresa un Latvijas komitejas priekšsēdētājam Mārim Grīnblatam, 36 gadi. Bet viņu vietniekiem Aigaram Jirgenam un Jurim Melēnam abiem 29 gadi. Loģiski, ka tik jauni cilvēki vēl nav paspējuši savā mūžā pie padomju varas saraust kaut kādas labumus, un viņiem nav jācenšas tagad tos nosargāt un legalizēt. Tādēļ viņi var konsekventi iestāties par Latvijas Republikas un tās pilsoņu, politisko un īpašumu tiesību atjaunošanu. Galvenais uzdevums, ko veic Latvijas komitejas iekšlietu komisija, ir Latvijas Republikas pilsoņu apliecību izsniegšana gan Latvijā, gan trimdā dzīvojošiem Latvijas Republikas pilsoņiem. Šis ir pirmais solis uz tiesiskām Saeimas vēlēšanām. Pilsoņu apliecības Latvijas Republikas pilsoņiem un viņu pēcnācējiem izsniedz 26 Latvijas komitejas iekšlietu komisijas apriņķu un pilsētu pasu nodaļās. No tām 6 Rīgā. Praktiski mūsu tehnisko iespēju robežās izgatavotās apliecības nav diez cik krāšanas, tās izgatavotas puslegāli Latvijā. Igaunijas pilsoņu kongress bija panācis vienošanos ar Igaunijas trimdu un Igauņu apliecības izgatavo ārzemēs. Tās vizuāli un kvalitātes ziņā ir labākas, bet tas nav galvenais.
Mums Latvijā toties ir rūpīgi izstrādāt visu apliecību izsniegšanas un pilsonības pārvaldes kārtību, par ko mēs dalāmies pieredzē ar Igauniem. Pie šī procesa sagatavošanas ir ļoti nopietni strādāts, un no juridiskā viedokļa tas atbilst starptautiskā praksē pieņemtajām normām. Uz šo brīdi ir izsniegts aptuveni 12,000 pilsoņu apliecības, no tām vairāk simt trimdā dzīvojošiem Latvijas Republikas pilsoņiem. Protams, nevar apgalvot, ka tas ir daudz, taču process kaut arī lēni tomēr ir sācis virzīties, un domāju, ka tas par spīti mūsu pretinieku un nelabvēļu pūlēm nav novēršams. Padomju, jeb 4. maija Latvijas vadošās un politiskās aprindas un to oficiālā presa, protams, cenšas un centīsies šo procesu traucēt. Ar to jārēķinās, tādēļ šobrīd negribētos izteikt kaut kādas precīzas prognozes, cik ilgā laikā mēs šo darbu spēsim veikt. Vēl viena būtiska nianse par pilsoņu apliecībām. Latvijas komiteja ir noteikusi, ka to saņēmēji politiskas tiesības, praktiski tiesības vēlēt Saeimu, iegūst tikai ar īpašu Latvijas komitejas vai pilsoņu kongresa lēmumu. Tas nepieciešams tādēļ, lai nepieļautu padomju varai šīs apliecības izmantot viltus Saeimas vēlēšanās, kurās piedalīsies arī no Savienības iebraukušie kolonisti. Otrs, tikpat svēts pienākums ir palīdzēt Latvijas Republikas pilsoņiem atgūt viņu īpašumus, kurus tiem padomju vara ir nelikumīgi atsavinājusi un kurus tā šodien tiecas sadalīt par jaunu, pilnībā vai daļēji ignorējot likumīgo īpašnieku un viņu mantinieku tiesības. Lai cilvēks šodien saglabātu cerības atgūt savu vai savu senču zemi, viņam ir jāpierāda un jāpaskaidro šai pašai nelikumīgai padomju varai, kādā veidā viņš to spēs apsaimniekot. Un tad priekšnieki lems, vai viņš to spēs un vai viņam pienāks pašam savu zemi. Laukos vērojam padomju varas izveidoto zemes komisiju prettiesiskā darbība, kur visdrīzāk var pielīdzināt Staļina laika trojku darbībai. Vienīgā atšķirība toreiz tika izšķirota cilvēku derīgajos un nederīgajos. Tagad tas pats notiek ar zemes piešķiršanu. Augstākās padomes zemes reformu lauku apvidos lielā mērā ir 40. gadu nacionalizācijas aktu legalizēšana. Cīņa par likumīgajām īpašumu tiesībām ir cieši saistīta ar pilsonību, ar piederību 18. novembra Latvijai. Mums latviešiem, arī jums trimdā dzīvojošiem, šodien skaidri jāapzinās, ka atteikšanās no mūsu likumīgajām tiesībām uz savu zemi ir atteikšanās no tiesībām uz savu nacionālu valsti. Ja padomju varas rokās nonāk zemi, uz kuru nebūs pieteikušies tās likumīgie īpašnieki, tā agri vai vēl tiks pārdota. Tas pats notiks arī ar zemi, par kuru likumīgie īpašnieki būs piekrituši saņemt kompensāciju, kuras apmērs salīdzinot ar Eiropas cenām būs smieklīgs, orientējoši $100 par hektāru. Tā nav kompensācija, bet lēts virums, pret kuru tiek saņemta piekrišana legalizēt 40. gadu nacionalizācijas aktus. Atcerieties Latvijas izdevīgo ģeogrāfisko stāvokli Eiropā, neaizsaustošās ostas, jūrmalas, dzeltenās smiltis, atceroties to, ka latviešu tauta par šiem gadiem ir iedzīta galējā nabadzībā. Un padomājiet, kas tad šo zemi spēs atpirkt. Pirmie zemes gribētāji Latvijā ir iebraukušie kolonisti, aiz kuru muguras stāv 10 un 100 radinieku Krievijā un Āzijas republikās. Viņiem nav kur likt savus krievu rubļus, un viņi tos cer ieguldīt privatizācijā Latvijā. Tikpat beztiestisks gan no Latvijas Republikas likumdošanas, gan no starptautisko tiesību viedokļa ir projekts par zemes reformu pilsētām. Tas pirmkārt legalizē visus negodīgos līdzinējos padomju varas darījumus ar īpašniekiem atņemto zemi, un otrkārt paredz iespēju arī turpmāk veikt šādas pašas darījumus it kā sabiedrības interesēs. 40. gadu tā sauktie nacionalizācijas akti, protams, joprojām ir spēkā, neviens viņus nav atcēlis. Šajā situācijā mums ir divi uzdevumi. Pirmais ir atmaskot un pierādīt atjauninātās tautfrontiskās padomju varas prettautisko un prettiesisko rīcību. Tās nesaskaņa ar Tautas frontes mutiskajām un rakstiskajām deklarācijām īpašumu tiesību jautājumos. Šī divsajānā politika ir genocīda turpinājums pašiem pret savu tautu. Otrs mūsu uzdevums ir aktivizēt pašus likumīgos īpašniekus cīņā par savām tiesībām, palīdzēt apzināt viņu īpašumus, rosināt viņus nepakļauties padomju propagandai un neatteikties no saviem īpašumiem. Tas ir ne tikai katra personīgs jautājums, tas ir arī Latvijas nākotnes jautājums.
jo šeit izšķirās, cik ilgi padomu varai izdosies saglabāt savu sociālo bāzi Latvijā. Lai minētos uzdevumus varētu labāk izpildīt, Latvijas komitejas Tautsēmniecības komisijas darbinieki ir veikuši pienācīgu darbu likumīgo īpašnieku apvienības izveidošanai. Tā ir neatkarīga sabiedriska organizācija, kuras sastāvā ir tikai tie īpašnieki, kuriem ir nacionalizēts īpašums Latvijā. Viņi kopēji cīnās par šo īpašumu pilnīgi atgūšanu. Protams, būtu bijis labāk, ja šī apvienība būtu izveidojusies agrāk, taču acīm redzot gan domāšanas, gan rīcības inerti sabiedrībā vēl joprojām ir pārāk liela. Ir daudz cilvēku, kas vēl joprojām baidās prasīt savus īpašumus atpakaļ. Likumīgo īpašnieku apvienību man īpaši lūdzu uzsvērt šīs lietas šeit runājot, jo arī jums pieder īpašumu Latvijā. Ja jūs paši praktiski nevarat pieteikties un cīnīties par savu īpašumu atgūšanu, tad pilnvarojiet to veikt savus radiniekus vai draugus Latvijā. Šeit atkal viens piemērs no dzīves par to, kā interesēm kalpo godmaņu valdību. Sākotnēji par nederīgām tika uzskatīts ārzemēs notariāli apstiprināts pilnvars. Ja jūs, piemēram, kādu pilnvarojiet, kārtot īpašumu lietas Latvijā, un tas tā pilnvar ir notariāli apstiprināta, viņi netika uzskatīti par derīgi. Vēl bija nepieciešama PSRS vēstniecības atzīme uz šīs pilnvaras. Tad viņi Latvijā uzskatīja par derīgi. Nu, tagad es ceru, tas vairāk nav, bet vēl mēnesi atpakaļ tas bija. Lai abus minētos darbības virzienus, personu dokumentu izsniegšanu un cīņu par īpašumu tiesību atjaunošanu mēs varētu pietiekami sekmīgi veikt, obligāts priekšnoteikums ir apriņķu un vietējo pilsoņu komiteju, proti pilsoņu kongresa bāzes nostiprināšana, mūsu potenciālās izpildvaras radīšana. Latvijas komitejas vadība pie tā ir strādājusi samērā daudz. Ir izveidots pilsoņu komitejas praktiski visos Latvijas apriņķos. Latvijas komiteja ar Daugavas Vanaka centrālās valdes palīdzību ir radījusi nepieciešamo tehnisko bāzi laikrakstu Pilsonis izdošanai, kurš kopā ar laikrakstiem Jaunais laiks un Republikāņu cīņu Latvijā ir vienīgie izdevumi, kur nepauž tradicionālo padomju varas viedokli. Tāpat Latvijas komiteja ir uzsākusi un plāno veikt tautas palīdzības darbu. Šeit paredzēts divas darbības formas. Pirmā – tautas pašpalīdzības fonda veidošana, otrā – no rietumiem saņemtās palīdzības sadalīšana. Ir nodibināta plaša kontakta ar karitatīvām organizācijām Rietuma Eiropā. Latvijā tiek apzināti galējos nabadzības apstākļos nonākušie Latvijas pilsoņi, un tāda nav mazums. Tāpat tiek vākt un apkopot informāciju par medicīnas iestādēm, skolām, bērnu dārziem, zemnieku saimniecībām, lai pie pirmās izdevības palīdzētu katram. Mūsu rīcībā ir informācija, ka padomju struktūra pakļautībā esošās palīdzības organizācijas daļu no saņemtās palīdzības nodod tālāk Maskavai. Kaut vai konkrēti, ārstu biedrība. Nesen aptuveni 70% no Amerikas Savienotām valstīm par velti saņemto medicīnas tehniku ir nodevusi tālāk Maskavai. Tāpat pilnīgi bezjēdzīgi ir sniegt palīdzību centralizēt caur sociālās nodrošināšanas sistēmu, kurā ir saglabājušās pilnīgi visas iepriekšējo gadu struktūras, kuras tāpat joprojām ir saistītas ar Maskavu. Es ceru, ka tagad tas zināmā mērā ir mainījies pēdējo nedēļu laikā, bet tas vēl ir diskutējams jautājums. To pierāda arī tāds fakts, ka PSRS muita rada lielus šķēršļus konkrētiem adresātiem pienākošiem palīdzības sūtījumiem. Muitā tiek uzsvērts, ka ar šo darbu jānodarbojas pastāvošajai sociālās nodrošināšanas sistēmai, nevis neatkarīgām palīdzības organizācijām. Otrs būtiskais moments, kādēļ mēs veidojam neatkarīgu palīdzības sistēmu, ir tas, ka pastāvošās padomju veidotās struktūras ar palīdzības sūtījumiem apgādā ne tikai Latvijas Republikas pilsoņus, bet arī Latvijā iebraukušos kolonistus. Padomājiet paši! Līdz šim sociālās nodrošināšanas sistēma galvenokārt rūpējās par lielā tēvijas kara invalīdiem un darbiniekiem, socialistiskā darba varoņiem un tā tālāk. Šos pašus sarakstus viņi izmanto arī sadalot no rietumiem pienākušo palīdzību. Toties mūsu tautas palīdzības komisijas rīcībā ir saraksti ar pirmkārtām jau visas Latvijas Republikas pilsoņu saraksti, jo pilsoņu, kas ir palikuši no pilsoņu kongresa vēlēšanām. Tāpat saraksti ar bijušajiem leģionāriem, uz Sibīriju izsūtītajiem un tā vai citādi pateicoties pastāvošai sistēmai galējā nabadzībā nonākušiem Latvijas Republikas pilsoņiem.
Runājot par Latvijas komitejas ārpolitisko darbību, ir jāaplūko Latvijas Republikas atjaunošanas problēmu pašreizējos starptautisko attiecību un norišu kontekstā. Pamats šīs situācijas problemātiskumam ir acīm redzot tas, ka tā sauktā jaunā pasaules kārtība visai maz rēķinās ar valstu un vēl jau mazāk ar tautu nacionālajām interesēm. Par to liecina gan centieni radīt Eiropas federāciju, gan kredīti miljardu Gorbačovu pagaidām caurajām vaisā, gan pasaules sākotnējā reakcija uz procesiem Dienvidslāvijā. Šīs dominējošās politikas tendences uz aizvien lielāku ekonomisko un politisko centralizāciju pirmkārt nosaka pasaules transnacionālā lielkapitāla intereses, kurš šobrīd realizē rietumu valdības un kur galvenais šķērslis ir nacionālās kustības dažādos pasaules reģionos. Viena no galvenajām minētās politikas sastāvdaļām, protams, ir Padomju Savienības un Amerikas attiecību attīstība. Un acīm redzot, transnacionālā lielkapitāla un padomju nomenklatūras virsotņu intereses nepavisam nav tik pretrunīgas, kā tas sākumā varbūt liekas. Tāpēc arī mums šķiet, ka rietumi mūs nesaprot un esam sašutuši, ka viņi ignorē pašu pieņemtos starptautisko tiesību principus. Patiesībā pasaules valdošajām aprindām acīm redzot šķiet izdevīgi vai vismaz pieņemam Baltijas palikšanu Krievijas ietekmes sfērā, Hongkongas tipa butaforisku valstiņu radīšanu, kas vienlaiks būtu izmēģinājuma poligons Krievijas ekonomiskai attīstībai. Un, ja tas tā ir, tad arī ir pilnīgi saprotams, kādēļ mūsu pašreizējās padomju varas politika, kas virzīt uz ciešu sasaist ar Krieviju arī nākotnē, rietumiem šķiet pieņemam un atbalstām. Un tādā gadījumā ir pilnībā izskaidrojama arī trimdas vadošo politisko organizāciju virsotņu pašreizējā rīcība atbalstot 4. maija padomju republiku. Šeit es domāju tieši PBLA. Šo rīcību galvenokārt pēc mūsu domām diktē ne jau aprobežotība vai informācijas trūkums, bet gan mītnes zemļu valdību politiskās intereses. Un tāpēc Latvijas komiteja, kur latviešu nācijas attīstības garantu pamatot saskatīja vienīgi līdzinējā Latvijas Republikas starptautiskā statusa saglabāšanā un konsekventi iestājās par starptautisko tiesību normu attiecināšanu uz okupētu Latvijas valsti, ir kā Dadzis sacījis daudziem, ne tikai Rīgā un Maskavā, bet arī Vašingtonā. Un tāpēc mūs cenšas iznīcināt, īpaši nekautrējoties līdzekļu izvēlē. Mūsu uzdevums ir pirmkārt informēt rietumu sabiedrību par patieso situāciju Latvijā, un otrkārt to pārliecināt, ka neviena tauta neatteiksies no cīņas par savas nacionālās identitātes saglabāšanu un savu nacionālo valstiskumu. Un, ja neizdosies šīs tiesības realizēt politiskiem līdzekļiem, tad neizbēgami ir konfrontācijas palielināšanās un ekstremāla cīņas līdzekļu izmantošana. Un situācija, kas šajā gadījumā veidosies, nebūs labvēlīga rietumu biznesam un kapitāla ieguldījumiem. Un ilūzijas šajā ziņā ir veltības. Ja mēs par to vēl nevaram pārliecināt valdības, mēs vienkārši tām pagaidām netiekam klāt. Tad mums rietumos jāmēģina pārliecināt opozīciju, jo vairāk tāpēc, ka sīkā un vidējā kapitāla interesēs nebūtu nav šī globālā internacionalizācija. Ja nacionālās intereses un prasības tiks uzturētas spēkā, pasaules politika agrāk vai vēlāk būs spiest sākt ar tām rēķināties. Ar šādu pieeju mums ir jāmēģina mainīt Baltijas jautājumu internacionalizācijas virzienu no padomju varas atzīšanas de facto uz 18. gada Latvijas Republikas starptautiski atzīto tiesību faktisku atjaunošanu, veicot deokupāciju un dekolonizāciju. Pats galvenais pašreizējā brīdī ir pārliecināt jūs trimdinieks par šādas rīcības nepieciešamību. Latvijas komitejas uzdevumā tās prezidijas jau sākotnēji nosūtīja protestu Amerikas Latviešu apvienībai, sakarā ar tās prasību atzīt padomju Latviju de facto. Ir nosūtīts arī Latvijas komitejas priekšsēdētāju vēstījums trimdas organizācijām un tautiešiem brīvajā pasaulē par politisko situāciju okupētajā Latvijā, kas adresēts Latvijas Republikas sūtniecībā. Bet, kā rādās, pagaidām viss vēl. Lai saglabātu cerības uz panākumiem, mums jābūt divkārt neatlaidīgākiem par padomju darbiniekiem. Mums jāmēģina panākt, lai tomēr negūtu galīgi uzvaru tā melnā politika, kur pēdējā gada 10 laikā trimdas aprindās realizēt Padomju Savienības valsts drošības komiteju. Sākumā ar kultūras sakarnieku, vēlāk ar tautas frontes, šobrīd ar padomju ierēģu starpniecību. Acīm redzot, tas nav vienas dienas darbs un jāsāk būt ar to, lai katrā valstī, kur dzīvo latvieši, mēs atrastu vismaz vienu cilvēku,
kas piekrist pārstāvēt Latvijas Republikas pilsoņu kongresa intereses. Tas būtu svarīgākais ārpolitikas uzdevums tieši trimdā. Lēnām soli pa solim tas tiek īstenots. Tā piemēram Kanādā un Amerikas Savienotajās valstīs Latvijas komiteju un pilsoņu kongresa pārstāvēt ir uzņēmies bijušais PBLA priekšsēdis Linards Luks, pie jums Austrālijā profesors Jānis Prietkalns no Adelaides. Pilsoņu kongresa atbalstītāji netrūks nevienā no trimdnieku mītnes zemē. Pēc mūsu rīcībā esošas informācijas daļa trimdā dzīvojošo latviešu nav apmierināti ar Pasaules Brīvo Latviešu apvienības padomju varas atbalstošo politiku. Latvijā jau saīsinājumu PBLA atšifrē savādāk, nevis Pasaules, bet Padomju Brīvo Latviešu apvienību. Kā tas varēja notikt, ka trimdas jumta organizācija, kur 50 gadus cīnījās par 18. novembra Latvijas de jure nosargāšanu, tagad ielaižas politiskās spēlēs ar padomju varu? Kā tas varēja notikt, ka PBLA priekšsēdis Gunārs Mejerovics pagājušā gadā dziesmu svētkos stāvēja smaidīgs Valsts drošības komitejas aģenta apsargātajā tribīnē blakus ar Latvijas čekas vadītāju Johansonu? Nejaušība. Kā tas varēja notikt, ka jau pērn viņš sadzēja šampānieti ar bijušo kompartijas vadītāju Anatoliju Gorbunovu? Arī nejaušība. Bet kā tas varēja notikt, ka šogad viesojoties Latvijā, Mejerovics kungs tikās tikai ar reformu komunistiem, ar tiem, kur cenšas panākt padomju varas iekarojumu starptautisku atzīšanu, bet netikās ne ar vienu pretpadomju organizāciju. Protams, ar Latvijas komiteju un pilsoņu kongresu arī ne. Tā arī nejaušība. Bet kā varēja notikt, ka Brīvības fonds, kur ir veidojuši visi trimdā dzīvojošie tautieši, tagad balsta padomju režīmu Latvijā un apmaksā padomju diplomātu vizītes rietumos? Vai tiešām pēc tik odiozas personas, kā Daņa Īvāna, kur savulaik dibinoties Tautas frontē, Jānis Peters izvilkt no nez kādiem kompartijas fondiem, pasaules turnejas, trimdā viss ir sagriezies ar kājām gaisā? Lūk, šādi jautājumi nedod mieru pretpadomju opozīcijai Latvijā. Mūsu galvenais balss trimdā, uz kuru mēs vēl varam paļauties, ir Daugavas Vanagu organizācija. Bet arī Daugavas Vanagos jau parādās padomju varas piekritēji. Šeit es nedomāju Austrāliju, te runiet vairāk par Ameriku. Daugavas Vanagas mums būtu jānosargā pēdējiem spēkiem. Ja Pasaules Brīvo Latviešu apvienība pusotru gadu laikā nav spējusi atrisināt pilsoņu kongresa delegātu ievēlēšanas jautājumu, tad ir pienācis laiks to izdarīt, apējot šo organizāciju. Mēs ceram, ka mūsu ieceltie pārstāvji ar Daugavas Vanagu atbalstu to veiksmīgi pabeigs. Tas joprojām ir aktuāls, jo vakar notika pilsoņu kongresa 7. sesija, un kā es šorīt zvanīju uz Rīgu, ir pieņemts tieši lēmums, ka joprojām ir aktuāls šis pilsoņu kongresa delegātu ievēlēšanas jautājums trimdā. Un pilsoņu kongress vakar ir piešķīris Austrālijas zemē 6 vietas pilsoņu kongresā. Tāpat arī 6 vietas ir Kanādē, pat pārējiem es tās sīkāk nevaru pateikt. Šis pēc Latvijas komitejas domām ir svarīgākais uzdevums trimdai, nevis pasīvi vērot notikumus dzimtenē, bet kā īstiem Latvijas Republikas pilsoņiem aktīvi darboties. Šeit redziet, ja mēs bijām iepriekš paredzējuši sākumā, ja pilsoņu kongresa delegātiem no trimdas būtu grūtības nokļūt Latvijā, viņi varētu darboties neatkarīgi šeit trimdā, uzturot ciešas kontaktus ar Latviju. Un mēs varētu pilnvarot šos cilvēkus, pārstāvēt pilsoņu kongresu, tātad pārstāvēt 700 000, jeb absolūto vairākumu Latvijas Republikas pilsoņu tieši pie rietumu valstu valdībām, un tad jau būtu pavisam cita attīstība. Runājot par Latvijas komitejas un pilsoņu kongresa darbību, politisko darbību austrumos, pat būtiskākā ir informācijas tīklu un politisko kontaktu paplašināšana. Tas tiek darīts tiešā saskaņā ar Igaunijas kongresu un Igaunijas komiteju. Maskavā mums izdevās iegūt, piemēram, tādu informāciju, ka apmēram pusgadu Maskavā akreditēto ārzemju žurnālistu vidū pietiekami neuzkrītoši tiek izplatīta informācija. Igaunijas un Latvijas pilsoņu kongress ir galēji labējas, šovinistisks, fašistisks un pat rasistisks organizācijas. Pie tā, ka šāda versija ir guvusi pat zināms panākums, daļai mēs varam vainot paši sevi, savas mazaktivitātes dēļ.
Īpaši svarīgi ir uzturēt tieši un regulārs kontakts ar opozīcijas organizācijām pārējās Maskavas impērijas zemēs. Arī šajā jomā ir nodibināta ļoti plaša sakra. Sarežģītāks jautājums ir ar Padomju Savienības un Krievijas centrālajām valdībām. Latvijas augstākā padoma un ministru padoma joprojām ir atkarīgi no Maskavas, lai gan savienība ir formāli likvidēta, piemēram, jautājumos par karaspēku izvākšanu. Savienība it kā formāli likvidēta, bet Padomju Savienības karaspēks pastāv. Un Maskava ir paziņojusi, ka viņi netaisāts ātrāk izvākt šo karaspēku no Latvijas kā 94. gadā. Savienība nav, bet karaspēks ir, kas tad viņi pārvalda? Tā, vēl mazliet es gribētu parunāt par to, ko mūsu pretinieki dēvē par Latvijas komitejas politiskajām kļūdām. Pirms gada, kad parādījās informācija par jaunu savienības līgumu gatavošanu, Latvijas Tautas fronte pieņēma lēmumu vākt paraksts pret šo savienības līgumu. Tika nodrukāts parakstu vākšanas lapas, kurās cits starpā bija teikts: Latvijas tauta ir nepārprotami paudusi savu gribu atjaunot neatkarību. Pirmajās brīvajās vēlēšanās 90. gadā ar absolūto balsu vairākumu ievēlot Latvijas Republikas augstāko padomu, kur pildot tautas gribu šā gada 4. maijā pieņem deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Nepārtraukti presē, radio un televīzijā skandēja: mums jāsavāc paraksts pret Savienības līgumu, mums jāsavāc paraksts pret Savienības līgumu. Tauta, protams, gāja un vāc šos parakstus. Latvijas komiteja protestēja pret šajā tekstā esošo formulējumu pirmajās brīvajās vēlēšanās. Tad to neviens nedzirdēja, bet kas notika pēc parakstu savākšanas? Pēkšņi visi masu mēdī sāk skandēt: mēs esam savākuši 1 miljonu parakstu, nevis pret Savienības līgumu, bet kā atbalstu mūsu demokrātiski ievēlētajam parlamentam un valdībai. Tā 90. gada novembrī, decembrī pēkšņi no masu mēdīju aprites Latvijā pazūd formulējumi augstākā padoma un ministru padoma. Tie pēkšņi bija kļuvuši par mūsu parlamentu un mūsu valdību. Bet šie savāktie paraksti tā arī netika nogādāti Maskavā, bet joprojām stāv augstākās padomas noliktavās. Kā nākošais solis no augstākās padomas puses negaidīt sekoja referendums, jauna pašnoteikšanās. Latvijā to gan dēvēja par aptauju, bet pēc mūsu rīcībā esošas informācijas ārzemēm tas tika pasniegts tieši kā referendums. Tautai sākotnēji tika skaidrots, ka tā būs aptauja par Latvijas Republikas atjaunošanu, bet pēdējā brīdī augstākā padoma no formulējuma izsvītroja vārdu atjaunošanu. Latvijas komiteja atkal protestē, bet viss vēl. Tagad kaislības ap 3. marta referendumu, kurā piedalījās visi Latvijas pašreizējie iedzīvotāji, ir gan krietni pierimuši, tomēr vēl ik pa brīdim tiek uzkurināts. Viens no biežāk lietojamiem argumentiem ir šāds: ja tauta neklausīja Latvijas komitejas aicinājumam un gāja balsot, tātad Latvijas komiteja vairs nevar būt tautas pārstāvis. Vai arī vēl konsekventāk, ja tauta nolem pašiznīcināties, mums kā vēlētiem pārstāvjiem tai jāseko. Uzdrošinos apgalvot, ka pilsoņu kongresa ar šādu mērķi tomēr netika ievēlēts. Un 3. martā rīkojoties pretēji vairākumu gribai, mēs bijām vairāk kopā ar tautu un 18. novembra Latviju nekā jebkurš cits. Un katrā ziņā vairāk nekā visas tās organizācijas, kuras ir zaudējuši savu politisko identitāti un ir paklausīgs instruments padomju varas rokās. Tiekoties ar ārzemnieku delegācijām, noskaidrojies, ka rietumi šo aktu nepārprotami saprot kā jaunu pašnoteikšanos, kā jaunas valsts veidošanu. Un ja mums būtu viņiem jāsaka, ka pilsoņu kongresa to atbalstīja, viņi mūs vienkārši uzskatītu par nenopietniem cilvēkiem. Tāpat Krievu vidū bieži tiek izteikti ļoti precīzi un skaidra doma. Kā tas var būt, ka 3. martā man balss bija vajadzīga, bet Saeimas vēlēšanās tā vairs nebūs vajadzīga? Tādēļ šobrīd ir pilnīgi skaidrs, ka Saeimas vēlēšanas būs tiesiskas un vēlētāju loks atbildīs Latvijas Republikas pilsoņu lokā. Vienīgi tajā gadījumā, ja šīs vēlēšanas organizēs pilsoņu kongresa. Bet līdz tam vēl ir ejams ļoti tāls ceļš. Un nobeigumā lūdzu man piedot, ja kaut kas tika izteikts pārāk skarbā tonī. Tur vainojams varbūt mans jaunības tiešums un diplomāta spēja trūkums, jo neuzskatu, kā jau sākumā teicu, sev par politiķu, bet tikai par brīvības cīnītāju.
Un vienīgais, ko gribu jums novēlēt, būt modriem un neticēt komunistiem, ne bijušajiem, ne esošajiem, un neļauties ilūzijām, ka Latvija jau ir brīva valsts. Paldies! Jā.